Personīgi tas ir tas, ka tu mācies kaut ko jaunu. Man patīk, lai lietas iet uz priekšu, jo ja uzņēmums turpina nezināt un turpina ignorēt lietas, kas nāk no politikas veidotājiem, tad arī bankai tas rada riskus. Ja pat tu esi pret, tad tev ir jāmāk argumentēti, pārliecinoši par to runāt. Ja bankas jau ļoti labi saprot, ka klientu gatavība ar datiem ir tāda, kāda ir. Ilgtspēja, zaļā domāšana, bizness. Jep. Tu klausies podkāstu Zaļā ziemeļmeita, un mans vārds ir Maija Āboliņa-Tomsone. Seko podkāstam Spotify un Apple podcasts un nepalaid garām jaunākās epizodes. Šodienas tēma – bankas, uzņēmumi un ilgtspēja. Un mans sarunu biedrs Viktors Teropovs, SEB bankas ilgtspējas vadītājs. Kāpēc bankām interesē ilgtspēja? Ko bankas sagaida no uzņēmumiem? Cik stingri bankas vērtēs uzņēmumus? Kādus uzņēmumus un kādos gadījumos? Kāpēc uzņēmumiem vajag ilgtspējas ziņojumus? Un kas ir ētiska banka? Un galu galā, ko pati SEB banka dara savā ilgtspējas jomā? Par to klausies šajā sarunā. Lai labi skan. Sveiks, Viktor! Sveika! Saki lūdzu, kurš kuru atrada? Tu ilgtspēju vai ilgtspēju tevi? Izcils jautājums. Jāsaka tā, jo es pat gatavs atbildēt nedaudz tā plašāk. Droši, tas ir tas, kas man interesē. Bija brīdis, kad es priekš sevīm bija tā izlēmis, ka banku sektors pietiek. Es esmu tajā pavadījis jau 15 plus gadus un gribējās pamēģināt kaut ko citu. Tad arī tas lēmums tika pieņemts, un es tiešām teicu lielu paldies īpaši SEB bankai, kura bija man pēdējā banka, kurā es strādāju. Un tad devos pamēģināt kaut ko savu. Un arī pats priekš sevis teicu, ir kāds cits sektors, nozare, kurā man rodās iespēja strādāt, tad iespējams būt gatavs. Tā arī notika. Es pastrādāju nedaudz tehnoloģijas sektorā un jaunu uzņēmumu segments diezgan daudz bija ar to arī saskare. Un tad iestājās brīdis, kad es biju uz brīvām kājām. Un te pēkšņi es ieraudzīju, ka SEB banka meklē ilgtspējas vadītāju. Es kaut kā sāku domāt, ka joma kā tāda ir mega interesanta. Man likās, ka tas ir tāds ļoti dziļš temats, ļoti interesants temats un nav tāds klasiskais bankings, ja tā var izteikties. Un tā viss salikās, kad es īstenībā atnācu atpakaļ uz SEB banku un ne brīdi nenožēloju par to. Ja patiešām daru ļoti interesantu darbu un ļoti daudz attīstos personīgi. Tas ir pilnīgi cits skats, cits redzējums. Un nezinu, kas man atrada. Vai es atradu ilgtspēju, vai viņi atrada mani. Man gribās laikam teikt, ka drīzāk viņi atrada mani. Jo kaut kādā brīdī es ieraudzīju, kad parādās tāda vakance. Un tā bija tiem laikiem ļoti unikāla vakance ar ļoti lielu perspektīvu. Un te es esmu. Kas bija tās prasmes, ko tenī brīdī no tevis tā kā prasīja, piesakoties šim te amatam, un kur tu zināji, šitas būs jāpievelk? Protams, ideālais tāds ilgtspējas cilvēks ir tas, kas tur labi orientējās visā zinātniskajā pusē, labi orientējās prasībās, likumdošanā un tam līdzīgi, bet būs reāli tā kompetence, kas ir pavisam jauna. Tādas kompetences tirgu trūkst, un es domāju, ka lielos vilcienos laikam vēl tajā laikā neviens darba devējs nevarēja laikam sagaidīt, ka te būs tāds 100% gatavs materiāls, kas zina visu. Un līdz ar to mācīšanās, pašizglītības ceļā vai kā savādāk, tas ir pilnīgi akceptējami, jo, kā es saku, ilgtspēju vislabāk tu var apgūt tad, ja tev ir reāli piemērus kā bāzes, tu centies to visu izprast un ieviest. Un otra lieta, laikam, kas bija tāda prasība, nebaidīties būt publiskajā telpā. Jo īstenībā ilgtspējas jautājums ir tas, kur ir daudz jāskaidro, daudz varbūt jābūt tā publiski redzamam, jāmāk tas pasniegt ir, un tas joprojām ir tāds izaicinājums par to runāt salīdzinoši vienkāršā veidā, jo tā ir tāda ļoti komplicēta tēma. Un tas ir tas, ko es joprojām vēl mācos, un es vienmēr esmu atvērts atmiņiskai saitei, es vienmēr prasu, kā tam gāja, vai jūs sapratāt. Un tas tāds divas galvenās lietas. Protams, kad arī banku sektors kā tāds, ja tev pieredze banku sektorā, tas ir labi. Un man tajā brīdī arī bija diezgan liels
tas vezums ar tām lietām, ko es esmu darījis pirms tam, un es labi pārzinu tos procesus. Un mans darbs ir ieviest visas ilgtspējas prasības bankā, Baltijas līmenī, un tas ir tāds, kā saka, reizēm domāšanas maiņa kolēģos, ko tu centies ieviest, centies skaidrot, centies arī viņus izglītot. Un bieži vien mēs runājam par tādām ļoti būtiskām pārmaiņām pašā bankā. Un tas nav tāds viena mēneša projekts, bet tas ir vairāku gadu projekts. Un lielākais izaicinājums ir par saprast, ko tas nozīmē, kā to ieviest. Jo nav jau tā viss pienest uz paplātes, ka tu saproti, kā to visu izdarīt. Kopā arī jādomā. Starp citu, publiski mācot un uzstājoties, tas ir labākais veids, kā iemācīties. Bet tad tas mīnus varbūt tam ir, ka tādā brīdī, kad tu esi publisks, tu stāsti, tu māci, un tā ilgspēja tik plaša tēma, ka tev pēkšņi viens paprasa kaut ko par cilvēktiesībām, tad ir pēkšņi kaut kas par biznesa ētiku, tad ir pēkšņi kaut kas par atkritumiem, tad ir par bīstamām vielām, un tas lauks tā kā tādā mīnu laukā patiesībā. Tā ir, jā, un arī bieži vien arī bijis, ka kaut ko paprasa tādu, kur tu nejūties īpaši komfortabli. Bet es arī citiem vienmēr arī saku, ja tu kaut ko nezini ilgtspējas jomā, ir ok. Saki, ka tu nezini. Saki, ka tā ir tā lieta, kas vēl ir jāizpēta, viņa ir attīstības stadijā, industrija nav to salikusi kopā, nav izveidojusi to izpratni, vai arī kāds tur normatīvais akts vai prasība, to arī skaidri nenodefinē. Tā ir realitāte. Es arī no savas pieredzes pateiktu, ka pat tie cilvēki, kas ir ļoti dziļi iekšā ilgtspējas jomā, ir miljons un viens dažādi jautājumi, kur nav tā labā piemēra, kā to dara citi. Un, principā, tu veido arī no nulles tās lietas. Un līdz ar to ir pilnīgi pieņemam pateikt, ka nē, pagaidām mēs to nezinām, liekam šo darbu sarakstā. Un reizēm ilgtspējas jomā tas ir stāsts par to, uz ko tu fokusējies. Ja tu paņemsi visu plašo lauku uzreiz un mēģinās saprast visu uzreiz, nereāli. Ir ļoti liela varbūtība. Failure garantēts 100%. Ir fail iespēja ir ļoti augsta. Kaut kādā brīdī tu vienkārši saproti, ka tu vairāk nespēji to sagremot. Līdz ar to tas ir jāņem tādām mazām porcijām. Tas ir tas, ko tu mācies pats darot tās lietas. Un arī tas reizēm ir, ka man kāds paprasa, kā? Es saku, tu vari darīt super plaši, bet es tev garantēju, ka tu kaut kādā brīdī pazudīsi, un tev liksies, ka tas ir vispār super pelēks lauks, un vispār tas nav tur iespējams to visu izdarīt. Vai otra lieta ir, kad dali to mazās porcijās, sāc pamaz bišķītim, bet skaidri priekš sevi nodefinē, kas būs tās 3 vai 5 lietas, ar ko tu sāksi. Un tad tas ir krietni labāk paceļamāks, labāk pa daļām to ieviest, bet tā, lai tev ir uz ko atskatīties, ka tu redzi, ka tu esi izdarījis. Un tev ir tāds checkpoints, sauksim, kad ir darīta lieta, viss daru nākošo, un iespējams, ka tu jau tajā lietā esi sev izglītojis pietiekami labi, un tu vari jau to atdot kādam citam kolēģim, kas jau tur sāk pieskatīt un to visu darīt. Kāpēc bankai interesē ilgtspēja? Bankām ir gan ļoti tāda personīga interese. Ja bankas, es domāju, tās, kas tiešām atbildīgi uz to skatās, viņas arī ļoti labi saprot, ka tā ir tā industrija ar lielo I, kura tiešām varētu ietekmēt to, kā attīstās uzņēmējdarbība, kā mainās uzņēmējdarbība. Jo bankas ieplūdina kapitālu, bankas aizdod naudu, bankas apkalpo klientus, nodrošina tos minimālos pakalpojumus. Un banka ir tā, principā, pirmā laikam, tāds pirmais slānis, caur kuru var izķert ārā to, kā uzņēmumi strādā, vai viņiem ir sapratne par šo jautājumu, vai viņi apzinās savas darbības kaitīgumu, vai tieši pozitīvo efektu, vai viņi kaitīguma gadījumā, varbūt tas kaitīgums nav labs vārds, bet ja viņi nav ilgtspējīgi, tā būs korektāk teikt, vai šiem uzņēmumiem ir plāns, ko viņi darīs. Un banka ir tā, ka šos jautājumus ne tikai uzdod, bet arī skaidro. Bieži vien tā diskusija ir tur nozares vidū, cik daudz mums ir jāskaidro. Jā, jo mēs arī negribam pārvērsties par tādiem, kas izglīto par katru mazāko lietu. Mācību iestādi. Mācību iestādi. Mums nevajag būt par mācību iestādi, bet mums vajadzētu būt par tādu iestādi, kas
liek uzņēmumiem aizdomāties un arī laicīgi izprast to, vai ir kaut kas tāds ilgtspējas jomā, kas viņu nozari ietekmē vienā vai otrā veidā. Protams, ka tas arī stāsts ir par riskiem, jo ja uzņēmums turpina nezināt un turpina ignorēt lietas, kas nāk no politikas veidotājiem, tad arī bankai tas rada riskus. Un, ja mēs esam finansējuši kādu uzņēmumu, tad var notikt situācija, kad šis uzņēmums vienkārši vienā brīdī var ļoti būtiski izjust to, kur kāda prasība vai kāda cita lieta, kas ir ilgtspējas kontekstā, būtiski ietekmē to, kā uzņēmums finansiāli jūtās. Ja viņš slikti jūtās finansiāli, tas var apdraudēt arī bankas biznesu. Un vēl viena ļoti tāda svarīga lieta ir tā, ka bankas ir interesētas atbalstīt uzņēmumus, lai viņi paliek ilgspējīgāki. Bieži vien uzdod jautājumu, vai tas, kad es strādāju varbūt tajā izmešu intensīvajā nozarē, nozīmē to, ka tagad bankas man rītdien pateiks, ka mēs ar teviem vairāk nestrādājam. Nebūtu, tas nav tas stāsts. Jā, par to varētu būt jautājums. Par to varētu būt diezgan konkrēti signāli uzņēmumam, ka tas tā varētu būt, ka tāda varbūt neērtāka saruna varētu notikt, bet bankas primārais mērķis ir palīdzēt uzņēmumam mainīties. Un ja uzņēmums, piemēram, būs atradis pats priekš sevis to atbilstošāko veidu, kā viņš var palikt klimata neitrālāks, tad banka būs interesēta runāt par finansējumu. Banka sektorā parasti runā ir brūnie uzņēmumi, tā viņi sauc par krāsā. Ja. Brūnie ir tie, kas visvairāk izdala CO2 tie izmeti. Netīrākie, tie tad ir tie šmuļi, zaļie. Jā. Un tad pa vidu tur ir kaut kā, kurai bankai tās krāsas. Jā. Tur varētu būt krāsas skala atbilstošas sarkanas, zīmola. dzeltenas, oranžas, viss kaut kādas. Bet tas, ko es gribu pateikt, kad tam nav, tas nenozīmē to, ka tev uzreiz, kad labi ir tikai tad, kad ja tu no brūna paliec uzreiz par zaļu. Tu arī kā uzņēmums ir pakāpeniski iet, tu var no brūna palikt par dzeltenu, varbūt vēlāk no dzeltena par zaļu, bet galvenais, lai tev ir pozitīvs efekts un tas ieguldījums patiešām rada tās pārmaiņas tajā biznesa modelī, kā uzņēmums darbojās. Maza reklāmas pauzīte. Vai zini, ko es daru ikdienā? Palīdzu lieliem un maziem uzņēmumiem ar ESG jautājumiem. Mans spēks ir ESG audits un uzņēmuma atbilstības ISRD prasībām, ESG stratēģija un ilgtspējas ziņojumu. Ieskaties ziemeļmed.com un uzzini vairāk, kā varu tev palīdzēt ar ESG jautājumiem. Vai raksti man uzreiz maija@ziemeļmed.com un liekam galvas kopā, kā spēcināt ilgtspēju tavā uzņēmumā. Starp citu, es varu arī būt tavs mentors ilgtspējas tēmā, vai vienkārši skats no malas, kas iedos profesionālu vērtējumu par taviem ilgtspējas mērķiem, procesiem, ziņojumu vai komunikāciju. Bet tagad gan atpakaļ pie sarunas. Zini, man rodas tāds ļoti praktisks nākamais jautājums ir, kāda ir tava darba ikdiena? Kas ir tie jautājumi, ar kuriem tu ikdienā strādā? Jo tās tēmas, kuras tu tikko nosauc, ir tik gan svarīgas, plašas, daudzveidīgas, daudzpusīgas. Un liekas, ka tev kā ilgtspējas vadītājiem tad ir jābūt katrai tai tēmai klāt, bet vai to var izdarīt? Pilnīgi noteikti visu detaļās tu nevari izdarīt, un tāpēc ir labi, kad ir kolēģi, kas ir eksperti savā jomā, un tie ir tie, ar kuriem tu kopā strādā. Mans tas darbs un tā ikdiena ir, reizēm diezgan daudz tas ir tāds tiešām, angliski saka holistic view. Tātad tu no augšas skaties visu to lielo bildi un tu mēģini to visu strukturēt citiem saprotamā veidā un mēģini virzīt cilvēkus tā, lai mēs savā prioritāšu sarakstā fokusējamies uz pareizajām lietām, uz tās, kas ir loģiskas tajā brīdī, ar ko sākt, un arī pārējiem ir tāds komfortablāks sajūta tajā, ko viņi dara. Tātad tas principā ir tāds, lielais skatījums uz lietām, kas ņem vērā dažādas prasības, kuras nāk no mūsu uzrauga, kas ir Eiropas centrālā banka. Vai Latvijā varbūt ne viss ir pāraudzīti no Eiropas centrālās bankas, un ir Latvijas banka, kas ir uzraugs. Tad ir politikas veidotāji un dažādas prasības, kas nāk iekšā Eiropas Savienības līmenī. Vai nu viņas jau ir spēkā, vai viņas nāks. Mums ir jāspēj paskatīties tajā kristāla bumbā un novērtēt, ko tas varētu nozīmēt mums un arī mūsu klientiem. Un tad, protams, arī tāds globālākais mērogs, kur mēs varam runāt par dažādu veidu
standartiem, apņemšanās, kas ir tur valstu līmenī, dažādas asociācijas, un tur ir vesela čupa ar visādām dažādām lietām. Tas ir tas viens, tas ir tas viens lauks, ko tu tver. Otrs, protams, ir ļoti praktiski, ja tā var saukt pie zemes, un tu darbojies ar cilvēkiem pie konkrētu jautājumu ieviešanas, un tas nav tā, ka mēs tikai rakstam papīrus, bet tas ir patiešām par tādām lietām. Labākais piemērs ir ESG dati, ilgspējas dati, kas ir tāda ļoti sāpīga lieta visa globāli, principā daudzās nozarēs. Un tad, lai mēs izpildītu kādu prasību vai labāk paši varētu atsakot, kā mums veicās ar dažādu mērķu izpildīšanu, mums ir nepieciešami dati. Un, protams, ka tie dati, tāds minimums ir pieejams valsts līmenī, bet tur ir ļoti, ļoti daudz ko darīt vēl. Un tad mans darbs ir iet runāt un skaidrot arī varbūt ar valsts politikas veidotājiem, tikties tur ar ministrijām, ar ministriju pārstāvjiem, gan pamatā daudz mēs darām caur asociāciju, mums ir darba grupa. Un te ir tāda mazā piebilde, ka ilgspēja tā joma, kur patiešām bankas ļoti labi sadarbojās, un mēs tiešām dalāmies tajā, kā mēs to saprotam, un ejam visi kopā un mēģinam to ziņu aiznest, un mēģinam arī attīstīt, lai tas valstī iet uz priekšu. Protams, tur arī parādās nozaru konteksts, arī runājam ar dažādu nozaru pārstāvjiem. Un tad otra prizma ir tas, kas bankā notiek, līdz pat tam, ka tu attīsti jaunus procesus, skaties, ko mainīt sistēmās, kā šos datus uzkrāt, kā viņus tur padot dažādiem cilvēkiem, kuriem ar tiem ir jāstrādā. Un tie ir bieži vien tādi ļoti apjomīgi darbi, kas prasa reizēm tur gads un plus, lai to ieviestu iekšā. Bet tad ir tāds ikdienas darbs. Un tad ir tāda publiskā vide, kurā tu startē. Tas arī ļoti daudz īstenībā laika prasa sagatavot. Un, kā es saku, lai tu varbūt 15 minūšu prezentāciju sagatavot, lai būtu tur skatuves un to gan kvalitatīvi aiznestu, tas reizēm prasa nedēļu. Jo īsāk prezentācija, jo vairāk jāgatavojas. Tieši tā, un tad tu mēģini sev tajā rāmī ielikt iekšā. Un, protams, ka tev jānoķer tā mūza arī ir. Tad nevar tā vienkārši apsēsties. Tagad es 5 dienas taisīšu prezentāciju. Nē, nebūtu tas tā nav. Tu zini, ka tev ir atvēlēts laiks. Tur nedēļas laikā tev ir jāuztais tas materiāls, un tur nav nekādu variantu. Un tad tu noķer sev pie domas, ka tagad aizgāja, tagad tu sāc to visu likt kopā. Un tas, kas īstenībā man patīk. Ja tas sanāk kvalitatīvi, tas nesanāk kvalitatīvi, tad es esmu iemācījies uztvert to kā normālu lietu. Un tas ir labākais veids, kā tu vari sevi izglītīt. Tā kā, cerams, ka kamēr nav lidojuši, tā teikt, uz skatuves tur tomāti vai vēl kas cits, viss ir ok. Vai tas mērķis, tādā gadījumā tas novērtējums varētu būt labai prezentācijai, kad uz skatuves lidojas, nezinu, sieviešu krūšturi, kas ir labākais novērtējums mūziķiem? Par šo es pasmaidīju, bet īstenībā labākais novērtējums ir, ko es esmu pamanījis, ja tu redzi, kad auditorijā parādās daudz telefoni, kas sāk bildēt to, kas tev tur aizmugurē backgroundā ir uzlikts uz slaida, super. Tas ir ļoti labs rādītājs, un tu pilnīgi vari sasiet to kopā ar nākamo soli, kas parādās, ka tev, principā, cilvēki sāk prasīt to materiālu, lai padalās. Un tas ir forši. Un tas ir, nevienmēr tā sanāk. Reizēm jau tu centies runāt arī par kādām jaunām lietām, kurās varbūt tu pat īsti nejūties super komfortabli, bet, kā es minēju, kamēr tu neuzkāpsi uz skatuves, nevienmēr tu uz skatuves kāptas tā pēdiņās sakot, tamēr jau tu arī nedabūsi sev tādu grūdienu no aizmugures, kad šitais ir tas, kas man tagad vajag labāk, savādāk. Un kā to pateikt tagad savādākiem vārdiem, kā to sastrukturēt savādāk. Un tas tādu rada reizēm azartu. Mīļo klausītāji, ja gadījumā tu mūsu sarunas laikā dzirdi šķīvjus skanam, tad zini, ka ierakstu studija atrodas Latvijas Mākslas akadēmijā, bijušajā bioloģijas fakultātē. Un šobrīd tur tiek instalēta jauna mākslas instalācija, kur karājās no debesīm šķīvis un viņam krīt virsū naudas monētas. Lai arī cik tas simboliski nebūtu šodienas sarunai manam viesim. Un mīļo klausītāji, tavs uzdevums ir pēc tam man noklausoties šo sarunu atrakstīt, cik reiz tu dzirdēji, ka šķīvi ieskandējās.
Dabūs balvu no manis. Reiz notika tā, kā tu teici, ka potenciāli kaut kas skanēs. Skan arī, jā. Jā. Klau, man tāds nākamais jautājums. Kas ir tas gandarījums, ko tu gūsti no šī darba? Personīgi tas ir tas, ka tu mācies kaut ko jaunu. Man patīk, lai lietas iet uz priekšu, ka tev nav tā rutīna, un tu visu laiku vari. Tur nav īpaši jāiesprings, lai atrastu jaunu tēmu, kurā iedziļināties. Tā ir tā burvība ap to ilgspēju. Otra lieta, ka tu dari kaut ko labu, ja man bērni paprasa, ko es daru. Man īstenībā ir tāda forša sajūta, ka es viņiem saku, kad es strādāju ap to, lai mums te būtu visiem labāk, lai būtu apkārt viss zaļš, lai visi būtu laimīgi un tā. Un tad bērniem arī reizēm ir jāskaidro, ko es daru, un tas nav vienkārši. Ja? Tev arī tur jāatrod vispār cits līmenis. Ja? Es atceros, bija ēnu dienas šogad, bija atnākuši, katru gadu kāds atnāk, bet ar bērniem, jā, tur ir savādāk pilnīgi. Ja? Es arī ļoti labi apzinos, ka dienas beigās viņi tur ļoti maz ķer no tās bildes, kas tur notika. Bet no ēnu dienā parasti tu pastāst par pašu tēmu. Okay? Tur tu var atrast vārdus, kā to parādīt ar piemēriem. Bet tā kā viņi pasēž fonā un redz kādu tikšanos, tad tur, jā, tad es arī saprotu, ka vēl ir pāguri, jā. Bet, Man 7-gadnieks perfekti spēja uzrakstīt siltumnīca efekta gāzes un spēja šo vārdu perfekti izrunāt jebkurā brīdī. Izcili. Un zina, no kurienes viņas rodās un kā viņas vajag samazināt. Viņam ir plāns un viņam ir savu kladīte. Jā, bet gandarījums, jā, lielos vilcienos tas gandarījums ir par to, ko tu dari. Protams, kad es arī īstenībā trāpos tajās citās situācijās. Viņam nav jau noslēpums, ka tā ir tāda diezgan jūtīga tēma, ja ir daudz tādu noliedzēju, ja, ka visi tur saka, tu tur zaļo kursu, un ko tad tā, ja, un tad tev arī tur ir jāatrod arī veids, kā runāt, varbūt kādā tur draugu lokā, un tas nav vienkārši, ja cilvēkiem ir viedoklis, un es arī kaut kur piekrītu, ja, kad ir tā aizberga redzamā daļa un kaut kur ir tā neredzamā daļa, un tas, ko es daru, bieži vien tā ir tā neredzamā daļa, ka tu esi tajās detaļās iekšā, un to jau tas parastais cilvēks neredz. Kaut tagad mums ir Eiropas Savienības vēlēšanas, un es vakar netīšām trāpjos uz kaut kādām debatēm, kas notikās pirms vēlēšanu, tieši bija jautājums ieslēdņi, tur rasīt tieši par zaļo kursu. Tad tur gāja vaļā. Tur katrs pēc savas sapratnes. Un tu vieni ir tādi, kas atbalsta, otri ir tādi, kas tur ir pret. Bet, zin kā, ja pat tu esi pret, tad tev ir jāmāk argumentēti un pārliecinoši par to runāt. Jo, diemžēl, tāds arī secinājums bija, ka tur ir ļoti daudz tāds... pat nemāk atrast vārdu, ja? Tāds pilnīgi tukšs. Saukļi tukši, bez seguma, tāds populisms īstenībā. Kas pieder pie šīs tēmas, jo īpaši tagad, ja tas ir tas, kas tagad tirgu notiek. Un tas mans varbūt komentārs ir, kad daudzas nozares ir sapratušas, ko tas patiesībā nozīmē, jo tas ir pietuvojies pie viņu durvīm. Un tad, kad viņi to sapratuši, tad, protams, jā, negatīvās domas un komentārus rada tas fakts, kad no viņiem tiek lūgts mainīties. Un tik vienkārši vai sarežģīti. Skaidrs, ka būs noliedzēji un būs piekritēji. Tas tā kā tajā vecajā jokā. Kurš grib pārmaiņas? Es! Kurš grib mainīties? Tieši tā, jā. Kas ir tie galvenie izaicinājumi varbūt jums kā bankai, kā organizācijai iekšēji, arī pašiem kļūstot ilgtspējīgākai organizācijai? Pašiem, varbūt es sākumā laikam teikšu par to uzņēmumu pusi un klienti un portfelis un viss tas, ko mēs esam priekš sevis definējuši kā mērķis, kā viens no bankas tādiem izplatītākiem mērķiem, klausītājiem iespējams būs interesanti, ir zaļo aktīvu īpatsvars. Piemēram, tas ir tāds procentuāls rādītājs, cik daudz procenti no tā visa izsniegtā portfeļa atbilst zaļajiem kritērijiem, tos var saukt par zaļo aizdevumu. Un tas ir tas, ko bankas izvirza kā vienu no galvenajiem mērķiem. Un tā ir ļoti liela tā aizberga neredzamā daļa. Tev ir ļoti daudz vajadzīga dati, tev ir vajadzīga procesi un viss pārējais. Un, protams, otra aizberga neredzamā daļa ir
spēt novērtēt klientus, cik viņi ir ilgtspējīgi. Un tas ir tas, ko arī uzraugs ļoti vēlās redzēt. Gudros vārdos to sauc par pienācīga klimata risku pārvaldības prakse. Latviski tā to varētu tulkot, kas sevi ietver to, ka tev ir ne tikai jāpajautā klientam, bet tas ir jāpajautā ļoti pārdomāti. Tur ir jābūt ļoti konkrētiem jautājumiem. Mēs katru jautājumu ir jābūt kritērijiem, ko tu novērtē par labu atbildi, vai laba, vai vidēji laba, vai slikta. Un tad visbeidzot tas ir jāmāk pārvērst kvantitatīvi, kas nozīmē, ka tev ir jābūt, angliski sakot, tas ir tāds score, ESG score, ko tu piedod. Un tad tas ir jāizmanto kredītlēmumu pieņemšanas procesā. Un tas, kur banku sektors virzās, ir tas, ka šie faktori ietekmē to, kā banka pieņem savus lēmumus. Un tas lielākais izaicinājums ir, ka tad, ja banka secina, ka kaut kas klientam tur pavisam nav labi, tīpaši tad, ja viņš darbojās emisiju intensīvā nozarē, tad šeit varētu būt arī tas nākamais solis, ka banka sāk no viņa prasīt konkrētu plānu, kā viņš to situāciju uzlabos. Un tas var ielikt klientu tādā papildus tādā aktivitāšu režīmā. Tas nenozīmē, ka tas ir reiz investīcija režīms, bet reizēm tas pats stāsts ir par to, ka sakārto to savu minimālo lietu, kas ir vajadzīga, kaut vai aprēķina, cik ir tavs CO2 izmešu pēda, kā viņu sauc. Un ja tas ir izdarīts, tad iespējams arī varētu būt jautājums, vai tev ir plāns, kā tu viņu samazināsi. Tad tur jau pavarās Pandoras lāde. Jā, tā kā tas ir izaicinoši. Tas nav vienkārši, jo banka jau var uztaisīt pati tur jebko, bet aiznest to līdz klientam, tas ir cits jautājums. Un tev pretīm varētu būt noliedzējs, un tev pretīm varētu būt tāds, kas to pozitīvi skatās. Un bankām jāstrādā ar abu veidu klientiem. Tātad mums ir tas lielais darbs skaidrot. Un, protams, ka mēs varam runāt šeit arī par to izaicinājumu, kad tas nozīmē, ka arī kolēģiem, kas strādā ar klientiem, arī zināmā līmenī šī tēma ir jāsaprot un jāatrod tie pareizais veids, kā aiznest to līdz klientam. Tā kā tas tāds liels izaicinājums, un, protams, apakšā tur grožās ļoti daudz tas viss par un ap datiem, vai viņi ir. Jo mēs gribētu kā banku sektors īstenībā neko neprasīt klientam. Mēs gribētu, nevar teikt neko neprasīt, bet, teiksim, ja ir datu stāsts, kvantitatīva informācija, ideālā gadījumā mēs gribētu redzēt scenāriju, kad varbūt valsts mērogā ir ļoti liels procents ar šiem datiem jau pieejams, un mēs to varam smuki paņemt kā banku sektors no publiski pieejamas datu bāzes. Un mums ir sajūta, ka tas atvieglo to darbu ne tikai mums, bet arī klienti var tur paņemt. Un arī valstī ir krietni uz datiem balstītāka pieeja, bet līdz tam ir ilgs ceļš ejams. Tā kā tas ir tāds diezgan liels izaicinājums. Ja tā mēs runājam par tādām ļoti specifiskām lietām, kuras es pieņemu varbūt tādam parastam klausītājiem, liekas, ka tas varbūt nav tik vienkārši varbūt tur saprotams vai kā, bet mēģinu atrast pēc iespējas to vienkāršāko veidu, pastāstīt, uz kuriem banku sektors virzās. Un 24. gadā tas arvien vairāk stāsies spēkā, un es pārliecināts, ka 25. gadā tas būs vēl izteiktāk. Un šeit ir arī pavisam vienkārši iemesls, kad īpaši tās bankas, kuras tiek uzraudzītas no Eiropas centrālās bankas puses, tur līdz 24. gada beigām ir prasības, kuras ir jāievieš. Un šī ir viena no tām prasībām, ka tieši tādā veidā vajag skatīties arī uz klientiem. Jūs klientus kaut kā segmentējat, uz kuriem jūs vēršat šīs prasības? Jā, patiesībā šeit varētu par banku sektoru kopumā parunāt. Varbūt kāds no klausītājiem ir dzirdējis, kad pāris mēnešus atpakaļ nepilnas ir bijusi komunikācija par šo finanšu nozares vienoto jautājumu anketu, kas ir izveidota. Tā ir atbilde uz bieži vien izskanējuši jautājumu no uzņēmumiem, kas ir tas, ko bankas gribēs no maniem zināt. Specifiski kādi jautājumi. Tad patiesībā finanšu nozares mājaslapā ir pieejams ļoti vienkāršots apkopojums. Es domāju, formāta ziņā. Excel formātā. Jā, tas ir Excel. Par šītiem tematiskajiem. Tieši tā. Nav uztaisīta tur mega skaists rīks, web bāzēts un ar smukiem grafikiem un kas tur vēl, bet pietiekami vienkāršā veidā, kur tu kā uzņēmums vari to atvērt vaļā. Un tu vari redzēt tos visbiežāk uzdotos jautājumus, kas kopumā tur ir stāsts par
atkarībā kā skatās 50 līdz 70 jautājumi, ieskaitot apakšjautājumus. Un tas, lai tas cipars nenobiedē par to jautājumu skaitu, mēs kā banku sektors ļoti labi apzināmies, ka nebūs 100% atbildes uz visiem jautājumiem. Bet tāds arī nav mērķis. Mums arī ja tur ir daļa vismaz izdarīta. Bet primāri, tad, kad mēs sākām par to diskutēt Finanšu nozares asociācijā, mēs sapratām, ka mums ir svarīgākais uz doto brīdi iedot uzņēmumiem praktisku ieskatu tajā, par ko vispār ir stāsts, par kādiem jautājumiem. Un mēs tādā veidā viņus gribam izglītot. Un es arī nebaidīšos teikt, ka to anketu viņi ļoti labi varētu izmantot arī par tādu praktisku špikeri katram uzņēmumam. Tu vari ieskatīties tajā iekšā un vienkārši ļoti skaidri redzēt, kas ir tās jomas, par kurām man uzņēmumā ir jāpadomā. Un tu vari priekš sevīm atķeksēt 5, 10, cik tev jaudas iekšā ir, kam tu tici, ko tu saproti. Un pat, ja tu nesaproti, tad sāc ar tiem 5 vai 10 jautājumiem un iespējams padomā uzņēmumu ietvaros, kurš ir tas, piemēram, viens vai tur vairāk cilvēki, kas tajā iedziļināsies un sāks to darīt. Kas ir tie svarīgākie jautājumi? Jo viens tātad noteikti ir tātad CO2 pēda, bet ja mēs paskatāmies vēl no sociālā aspekta un no pārvaldības aspekta? Pārvaldības aspekts šeit, iespējams arī tas ritenis nemaz nav jāizdomā no jauna. Patiesībā šeit mēs runājam par to, kas uzņēmumā ir dažādas principi, politikas, kuras uzņēmums saka atklāti, ka mēs esam to ieviesuši un mēs to ievērojam. Mēs varam šeit runāt par darba spēku dažādos aspektos, par darba tiesības, darba apstākļi. Visbeidzot, mēs varam skatīties plašāk, mēs varam skatīties, ar ko mēs strādājam, kādi ir mūsu piegādātāji, partneri, piemēram, bērnu darbs ir tur vai nav, zinām, nezinām, vai šis uzņēmums ir caurspīdīgs, nav caurspīdīgs. Un tas viss varētu būt arī tāds, kas ir definēts kaut kādā nostājā, kur uzņēmums vienkārši ir atklāti, piemēram, savas mājaslapā. Viņš arī saka, jā, es to ievēroju. Un tur ir dažādi starptautiskie standarti un apņemšanās un politikas, un varam saukt to jebkādi, kurus uzņēmums vienkārši var iedziļināties, izprast un teikt, ka jā, mēs tam pievienojamies, mēs to ievērojam. Un, protams, ka sociālā pusē arī tur ir daudz. Tur var runāt arī par tādām lietām, ko es kā uzņēmums daru sabiedrības labā. Bet te, protams, ir atšķirība, vai es lielais uzņēmums, vai mazais, vai vidējais, un katram ir tur sava jauda un iespējas to darīt. Bet es teiktu tā, ka par ilgtspēju ir jābūt pēc iespējas caurspīdīgākiem. Ja tu kaut ko dari, tad nebaidies par to teikt. Ja tu kaut ko vēl neesi izdarījis, arī nebaidies par to pateikt, ka tu neesi izdarījis, bet svarīgi, lai tu varētu apliecināt, ka mēs pie tā strādājam. Un tas ir tāds ļoti pozitīvs moments, ko arī banka ņemtu vērā. Un vēl tie arī Finanšu nozares asociācijas anketā ir šie komentāru lauki. Un arī tur nevajag fokusēties uz to, ka tu vari ierakstīt kaut ko tur iekšā tikai tad, ja tev ir ieviests. Ir ok arī ierakstīt, ja tev nav, bet tad uzraksti, ko tu dari lietas labā, kādā periodā tu plāno to ieviest, vai tu vispār tam pievērsīs uzmanību vai nē. Jo ilgtspēja vispār kopumā, mēs paskatāmies no tāda ziņošanas viedokļa, arī piemērs par CO2 īstenībā datiem. Es domāju, ka būs patiesi teikt, ka tie aprēķini, ko tagad veic uzņēmumi, nevarētu apgalvot, ka visiem 100% viss ir pareizi. Tas vienkārši tā nevar būt, jo tu sāc tikai tagad to darīt. Tu pirmoreiz rēķinot, saproti, kādi dati tev ir, kādi tev nav. Un tu uz nākamajiem gadiem saproti, kādi dati tev ir jāapkopo. Un katru reizi, kad tev būs kāda jauna datu kopa, tas koriģēs to aprēķinu. Un iespējams, ka tavs iepriekšējā gada aprēķinātais rezultāts jaunajā gadā izskatās tur pavisam slikti vai labi. Visādi var būt, bet ir pilnīgi normāli to arī komunicēt, kad mēs esam pilnveidojuši veidu, kā mēs apkopojam datus, rēķinam. Varbūt mums šajā gadā ir parādījies kāds ārējais konsultants, kas mums palīdz, piemēram. Un mēs arī atklāti sākam, ka mēs esam koriģējuši. Bet
tie ir tādi mazie piemēri par jomu, kas raksturo to, ka viņa tiešām attīstās. Un tikai tagad viss arī saprot. Un vēl te arī piebilda tāda, ka katram uzņēmumam, kas Latvijā strādā, ir ļoti īpaši jāpadomā par to, vai viņš eksportē. Ja viņš eksportē, tad aizmirstam apgalvojumu, ka uz manīm nekādas prasības neatiecās, jo es esmu maziņš vai vidējais uzņēmums. Un atceramies to, ka ja tavā sadarbības partneru lokā vai tavā piegādes ķēdē ir kāds lielais uzņēmums, īpaši no ārvalstīm, tad viņš būs tas, kas pirmais tev paprasīs, ko tu dari ilgtspējas jomā. Un tev, neskatoties to, ka tev nekāda prasība nav, tev būs jāspēj pienācīgi parādīt, ka jā, es par to esmu domājis, man ir izdarīts, šīs lietas man ir izdarīts, pie šīm es vēl strādāju, parāda to, ka tas tavā dienas kārtībā ir. Un ir zinām, ja tie piemēri, kur uzņēmumi vienkārši krīt ārā no piegādes ķēdes, jo viņi neko nevar apliecināt. Un tas ir tas, uz kuriem tirgus virzās, ka tas nebūs tikai par cenu, ko es varu piedāvāt savam pakalpojumam. Tur nāk iekšā faktors ilgtspēja. Kāpēc? Jo ir šī jaunā ziņošanas direktīva, kas stājās spēkā. Un tu, ja tas uzņēmums krīt zem šīs lielais, ar ko es sadarbojos, krīt zem šīs direktīvas, viņam pretīm ir vajadzīgi fakti. Viņam ir vajadzīgi pierādījumi, kad es savu piegādes ķēdi vērtēju, un viņam ir ļoti svarīgi to izpildīt. Ja viņš to neizpilda, mēs varam sākt runāt par kā šis uzņēmums izskatās, piemēram, no akcionāru viedokļa, no akciju cenas. Tas ir par to, kā kopumā skatīties uz to uzņēmumu. Nerunājot par visādiem citiem riskiem, kas ir zaļmaldināšana un tam līdzīgi. Kā runāt par faktiem, kā banka pārliecināsies, ka tā informācija, ko es esmu norādījusi, ir patiesa, ir kvalitatīva, ir uzticama, un vai aizpildot šo te anketu, man ir arī jānodrošina tā politikas procedūras, kuras man ir jāiesniedz bankai caurskatīšanai? Varētu būt situācijas, ka banka grib redzēt detalizētāk un pajautā. Un te atkal tas piemērs, ko uzņēmums var to publicēt savā ārējā mājaslapā un teikt, ka tas ir publiski pieejams, vai varbūt tas ir iekšējais dokuments un banka to var pajautāt. Tomēr es atļaušos teikt, ka tāds datu kvalitātes jautājums kopumā arī ir tā vēl viena tēma, kas visā tirgu ir diezgan sensitīva lieta, jo, manuprāt, neviens līdz galam nevar būt 100% pārliecināts par to, ka viss ir super korekti. Un ir tīpaši runāt par kvantitatīviem datiem. Un tas viss attīstās. Veids, kā pārbaudīt datu kvalitāti, arī tāds vienots superforšs vienkārši nav. Un ir veidi, kā tu vari aptuveni izķert ārā, kā tas izskatās. Kā piemēram, es esmu uzņēmums, kas strādā nozarē X, un es iesniedzu savus emisiju datus, un tas, ko var darīt tavs partneris vai banka, var paskatīties, vai pret nozares vidējo tavi dati izskatās ok. Un, ja tas īpaši lec ārā, tad tas ir pirmais signāls, ka kaut kas tur nav labi aprēķināts. Un tādi gadījumi ir, un vai par to ir jājūtās vainīgam? Es teiktu, ka, ja tu to dari pirmo reizi, iespējams nē, bet tev kā uzņēmumam pašam ir jāsaprot, kā tu to izmanto, kā tu to informāciju izmanto. Vai tu tagad stāvi pārliecinoši un visiem saki, ka te ir viss super korekti un te savādāk nevar būt, vai arī tomēr tu atstāji tādu mazo to momentu, kad kaut kas varētu iespējams būt labāk izreikināts, bet galvenais par to, lai tu esi caurspīdīgs. Galvenais, lai tu kā uzņēmums arī saproti, mans pieminētais piemērs par kā es izskatos pret nozares vidējo. Arī tu vari kā uzņēmums paskatīties pret nozares vidējo, vai tas, kas tev sanās, tas ir ticami vai nē. Pārējās lietas, vai tu ievēro savā uzņēmumā kādu vienu vai otru politiku. Jā, protams, varētu būt jautājumi diskusijas veidā par to, lai pārliecinātos, vai tas tiešām strādā reāli vai nē. Bet laikam nekas labāks nebūs, kā katram uzņēmumam tāda sava atbildības sajūta par šīm lietām runāt. Un, meliem īsti skājas.
Reizēm saka, man ne. Vai vēl varētu palīdzēt tas, ka es esmu uztaisījis ilgtspējas ziņojumu, kurā es esmu atbildējis visiem šiem jautājumiem, parādījis arī visus datus, progresu, regresu kaut kādā laika nogriezienī, un ka patiesībā tāds ilgtspējas ziņojums tiem uzņēmumiem, kas nav pakļauti CSRD tvērumam, bet tādam mazam uzņēmumam tāds normāls, smuks, pieklājīgs ilgtspējas ziņojums varētu būt tāds viens dokuments, kas aizstāja visas pārējās politikas un procedūras, un kam banka ieskatās, notic. Super. Tad ļoti labi, ja uzņēmums pats savas motivācijas vadīts kaut ko tādu rada un nebaidās tādā veidā aprakstīt to, ko viņš dara ilgtspējas jomā un kā viņš pats sevi vērtē un ko viņš plāno darīt. Tikai un vienīgi apsveicami. Es arī varu apliecināt to izplatītāko praksi, ja banka, piemēram, vērtē klientu pēc šos ESG faktorus, tad pirmā lieta, ko mēs darīsim, mēs skatīsimies, vai kaut kas ir pieejams publiskā telpā. Un ja mēs atrodam, ka šāds ilgtspējas ziņojums ir, tas būs pirmais, ko mēs lasīsim. Un no tā mēs ņemsim to informāciju, kas ir vajadzīga priekš tā mūsu novērtēšanas rīka mehānismu, saucam, kā gribam. Bet mēs no turienes paņemam un jau aizpildām attiecīgus datus, un tas, kas mums paliek neatbildēts, tad to mēs arī pajautājam uzņēmumu pa taisnu. Tieši tāpat arī var skatīties īstenībā šo Finanšu nozares asociācijas anketu, jo tas savā veidā, te ir divas situācijas, ir uzņēmumi ar ilgtspējas ziņojumu, tātad mēs skatīsimies tur, mēs no turienes paņemsim to, ko vajag, uzdosim jautājumus par to, kas nav. Bet, ja tas ilgtspējas ziņojums nav, mums iespējams ir FNA anketa aizpildīt. Viņi ļoti labi aizvieto to ilgtspējas ziņojumu savādākā formātā, bet tas arī būs tas materiāls, ko mēs paņemsim no turienes. Tas būs mūsu informācijas avots. Un viņš ļoti labi aizstāja pēc būtības. Bet viņš nav publisks materiāls. Viņš nav smuki iepakots, jā, jo iepakot jau arī vajag. Tā tas ir, jā, bet ko es vienmēr saku, jā. Nevajag censties iepakot ilgtspējas jomā tukšus solījumus un tādus skaistus teicienus. Tukša mute tālu skan. Tieši tā, jā. Tāpēc jau mēs esam tajā stadijā, kad ir vajadzīgi fakti. Tad mums ir vienota anketa, kas ir visām bankām vienota, uz kur banka iešu man paprasīs tos pašus jautājumus. Pareizi. Tāds ir mērķis. Nepareizi. Okay, kāds ir mērķis? Tātad vārds vienota, viņš savā veidā bišķi var mulsināt. Tātad, kas ir vienots? Vienots ir banku pārstāvu viedoklis, ne tikai Latvijā, bet visā Baltijas līmenī, ka šie ir tie visbiežāk uzdotie, jeb tipiskākie jautājumi, kur ar lielu varbūtību varētu būt pajautāti no bankas. Okay. Tātad tas ir vienots. Kas nav vienoti, kad pirmkārt jāņem vērā. Bankai var atšķirties jautājumu skaits. Viena banka pajautās 15 jautājumus, cita var pajautāt 40 jautājumus. Bankai var atšķirties veids, kā viņa novērtē, vai tā atbilde ir laba, vai vidēja, vai nepārāk. Tas, man liekas, ir vistrikīgākais visā šajā pasākumā. Jā, tā tas ir, un te man uzreiz ir mazā piebilde, kad diemžēl tā tas tirgus ir attīstījies, jo gadus, lai būtu 3 atpakaļ, tad, kad par šo sāka ļoti konkrēti runāt uzraugs, tad daudzas bankas arī teica, hei, vai jums ir kādas norādes, kāda tā metodoloģija varētu būt, kā mums to ieviest? Vismaz kaut kas. Un, diemžēl nekas nebija pieejams, un tā pozīcija bija tāda, ka katrai bankai tas ir jārada tā, kā viņi to saprot, kas nozīmē kaut ko no nulles taisīt. Un te mēs esam, kad tās bankām tā metodoloģija, kā viņas, piemēram, taisa to scoringu klientam, tā ir pilnīgi individuāla un atšķirīga lieta. Šeit mēs nerunājam ne par ko vienotu. Un es domāju, ka pat ja būtu kāda metodoloģija, nekad nebūtu tā, kad ir pilnīgi vienots. Ja? Tas arī nebūtu korekti pret patērētāju un tā. Tas ir tas viens moments. Un tas, kas tā tad atšķirās, tā metodoloģija, kā banka novērtē, jā, tas atšķirsies. Bet jautājumu būtība, tēmas, par ko uzdod šo jautājumu, viņas pēc būtības neatšķirās. Viņas varbūt pajautāts tiks varbūt tur savādāk, bet principā tas ir par vienu un to pašu informāciju.
Un kas vēl varētu atšķirties, kritērijs, no kura brīža banka saka, ka šis ir tas klients, kuram es šos jautājumus uzdošu. Viena banka varētu teikt, ka tas ir atkarīgs no saistību apmēra. Vienai bankai tas varētu būt 20,000, citai tas varētu būt 1 miljons. Varētu būt tas, ka kāda banka saka, ka neatkarīgi no saistību apmēra, jā, šīs uzņēmums darbojās brūnajā pēdiņās sektorā, jeb emisiju intensīvā sektorā. Šos mēs pilnīgi noteikti gribēsim novērtēt. Tātad arī šis attīstās. Un tāda tendence ir, ka pagaidām bankas arī ļoti pakāpeniski sāk to ieviest. Jo bankas jau ļoti labi saprot, ka klientu gatavība ar datiem ir tāda, kāda ir. Un arī bankas savā veidā varbūt patestē to savu metodoloģiju, kaut kur, ja kaut ko vajag uzfrišināt. Mēs esam gatavi to darīt, jo tam visam ir jābūt jēgpilni. Mēs nevaram prasīt kaut ko ķekša pēc. Un līdz ar to tad arī banku asociācijā nav tāda vienošanās, ka šī tā viena anketa, kuru tagad izmantos pilnīgi visas bankas, 1:1, visiem viss būs vienādi. Tā tas nav, tā tas īstenībā arī nevar būt industrijā. Un te ir tie iemesli arī, kad ir viss veidojies tā, kā tas ir sanācis. Jā, tātad sāka prasīt bez metodoloģijas, un katra banka ir attīstījusi to savu izpratni, savu metodoloģiju. Te būtībā es varu iet uz Seibanku, kur es iegūstu zaļu novērtējumu, es varu aiziet uz Svetbanku, kur es iegūstu dzeltenu novērtējumu, un es varu aiziet uz Luminoru, un es tur iegūstu atkal, dzeltenu novērtējumu. Varētu būt tāda situācija, bet cits jautājums ir, kad ir jārunā ar banku, ko tas nozīmē. Jā. Jo nebūtu tas, ka tu neesi zaļš un tu esi dzeltens, tas nenozīmē, ka tu esi slikts. Un nevajag tā teikt sevi uzreiz norakstīt. Ja? Es vēlreiz gribu atgādināt, ka ir jāuztver šis arī tāds kā foršs veids novērtēt to, kāds es kā uzņēmums esmu ar skatu no malas. Un arī jāspēj arī ļoti veselīgi un ar interesi ieklausīties tajā, kas ir tās uzlabojamās lietas. Es negribu teikt to frāzi, kas gan cits, ja ne banka, bet varbūt pat būtu vietā pateikt, ka mēs esam tāds pirmais filtrs, kas uzņēmumam norāda uz lietām, palīdz izprast lietas un pateikt, ka, dārgais klienti, tev ir jāsāk tajā iedziļināties, un šīs, mūsuprāt, ir tās pirmās lietas. Un to lūdzu ieliec savā dienas kārtībā. Un mēs, piemēram, sagaidām, ka pēc mēnešiem vai pusgada vai gada tu atnāc jau ar cita veida situāciju un stāstu. Tad tas nozīmē, ka jūs man varat liekt finansējumu. Neskatoties to, ka varbūt visi citi pārējie aspekti, finansiālie aspekti, bilances aspekti man ir ideāli. Bet, ja es esmu ritīgi izgāzies šajos ESG aspektos, īpaši vide, man ir super slikta pēdas, esmu baigais piesārņotājs un es vispār nerūpējos par saviem darbiniekiem, un tur ir ļoti zems labklājības līmenis, tad jūs man atsakat. Jā, tā varētu būt, bet ar vienu piebildi, ka, ja viss ir slikti, ja es darbojos sliktā, varbūt slikta nozara nebūs pareizi teicis, bet emisiju intensīvā nozarē, bet man kā uzņēmumam nav pilnīgi nekādas atbildes par to, vai man ir plāns to mainīt vai samazināt. Tad, ir varbūtība, ka banka pasaka, kad rēķinies, kad mēs turpināt sadarbību nevēlamies. Un tad, protams, varētu būt dažādas situācijas. Tas nebūs noteikti tā, ka tas ir rīt, bet tā ir indikatīva, ļoti konkrēta ziņa par to, ka tāda lēmuma iespēja ir ļoti reāla un ir uzņēmumam jāsāk tas ņemt vērā. Protams, tu man var pajautāt otro jautājumu. Tas var aiziet pie citas bankas, vai ne? Tā. Jā, tiesa, tu var aiziet pie citas bankas, bet jāņem vērā, ka visā banku sektorā ir šīs prasības. Kas ir tā realitāte, ka temps, kā bankas to ievieš, ir atšķirīgs. Bet Tāpēc gribētu pateikt, tā varbūt īstermiņā opcijas pārfinansēties būs lielākas, atrast pie kā pārfinansēties. Bet ilgtermiņā es domāju, ka mēs nonāksim pie tā, ka visur tas būs iekšā. Protams, ka tu varēsi laikam atrast kādus finansējumus, bet tad jautājums par cenu.
Bieži vien uzņēmumi prasa, vai man būs lētāk, ja es būšu ilgspējīgāks, man būs tur zaļais kredīts un tā tālāk. Būs vieglāk un lētāk un ātrāk. Bankas ir ļoti interesētas zaļajos projektos. Tas ir fakts, kas jau redzams ir šodienā. Mēs jau redzam piemērus, ka bankas krietni apatilīgāk ir gatavs pakonkurēt, lai šādu darījumu iegūtu. Un, jā, tur pa starpu arī ir cenas faktors. Vai tā ir garantija, kad tagad visas bankas saka, ka, ja tev ir zaļš kredīts, tad vienmēr būs lētāk? Nē, kampaņveidīgi mēs varam redzēt, kad ir un atsevišķi produkti ir. Tomēr, ja tu esi komerces segmentā, tad visticamāk tas būs tāds, kā jau tirgu notiekās, ka es apstaigāju tur vairākas bankas, papras, ko man piedāvās. Bet ilgtermiņā es domāju, ka drīzāk te būtu jādomā par to, ka finansējuma pieejamība kā tāda, un ja man ir pateikušas 5 bankas nē, un es atrodu to 6. banku, tad aizdomājieties par cenu. Vai tā cena gadījumā nebūs krietni augstāka nekā pat tagad mēs skatāmies uz tādu parasto zaļo kredītu. Es domāju, ka drīzāk būtu šādā virzienā uzņēmumam jāizdomājās. Kā tu vērtētu vispār kopumā banku portfolio no tāda zaļo investīciju perspektīvas? Cik šobrīd bankas ir zaļas? Gadus, ja nemaldos, 2-3 atpakaļ, mēs varējām runāt par zaļo aktīvu īpatsvaru. Ja nemaldos, kaut kas ap kādiem 2-3%, pat īstenībā tur atsevišķos gadījumos mazāk, es ņemu vidējo, kas ir tāds zaļo aktīvu īpatsvars portfelī. Jau tagad mēs vērojam, ka jau iet virs 5, un tā, piemēram, SEB bankā mums ir, ja nemaldos, 6 ar kaut ko procenti Baltijas līmenī, kas mums jau ir zaļie aktīvi. Mēs esam jau pārsnieguši miljardu atzīmi, kas ir forši. Patiesībā ļoti labi rādītāji. Tajā pašā brīdī tā piebilda, ka, protams, ka mēs būtu priecīgāki vēl vairāk redzēt šos zaļos projektus, bet tas ir diezgan lielā mērā atkarīgs no klientiem. Paiet laiks, kamēr klienti izprot, kas ir tā zaļā investīcija. Es reizēm saku, ja tu esi izgājis cauri, ja tu esi saņēmis to zaļo kredītu, tātad viņš ir klasificēts kā zaļš. Mēs jau nevaram izdomāt banku sektorā, ka to mēs tagad sauksim par zaļu. Tas nav par to, jo tur ir pretīm noteikti kritēriji, kuriem ir jāatbilst. Bet tas, ko es gribēju pateikt, kad izcils piemērs uzņēmumam, ko savā ilgspējas ziņojumā, kādā savā stāstā, ka patiesībā man ir zaļais kredīts piešķirts. Tātad tā ir ilgspējīga investīcija. Bet atgriežoties pie jautājuma, lietas notiek. Atsevišķās jomās mēs redzam, ka ir piebremzējies, mainās varbūt tas produktu pārdalījums, kur tās investīcijas vairāk iet vai mazāk. Bet visādi citādi es domāju, ka 3. gads un uz priekšu tur jau mēs runāsim noteikti jau par virs 10%. Atkarībā no katras bankas. Un otrs arī tas, ka bankas mazina savas ekspozīcijas, sevišķi tur fosilās industrijas. Arī tur ir plāns bankām, kā to darīt, par cik to samazināt. Tad mēs varam skatīties, no vienas puses ir bankām mērķi un progress ar zaļo īpatsvaru kredītu portfelī, un otrs ir, kas ir ar to īpatsvaru, kas ir ar fosiliem klientiem. Tātad vēsturiskā datu bāze. Jā, tieši tā. Jā. Teikšu tā godīgi, cilvēcīgi klausoties, 10% no kopējā portfeļa, tikai zaļi. Šausmīgi maz cipari līdz 30 gadam. Es varu runāt arī par citām lietām, kā piemēram... Kāpēc tik maz tas tāds mērķis liekas un tāds? Jo mēs paši jau uzņēmām vienmēr, ka mēs sakam, jāsamazina tās CO2 emisijas. Tur mazāk par 40%. Es vienkārši negribēju sarežģīt stāstu, bet vēl viena lieta, par ko banku sektors runā, ir finansēto emisiju apmērs, jeb cik tavs portfelis rada CO2 emisijas. Un tas ir vēl viens rādītājs. Un šeit bankām ir ļoti būtiski mērķi. Tur paņemot sektoru, fosiliem, piemēram, tur samazināt to par 70%, līdz 30 gadam, piemēram. Kā viens no mērķiem, ko mēs varam paņemt. Tā kā, ja mēs tā sāksim skatīties, tad es domāju, ka tā būs arī atbilde uz tavu jautājumu. Tad ne viss tiek mērīts zaļo kredītu īpatsvarā.
tiek mērīts arī emisiju daudzums. Un tā ir bankām dotajā brīdī ļoti liels izaicinājums. Jo, kā tu noproti, ja datu nav, tad ej nu izrēķini. Protams, ka bankas to rēķina, bet atkal nāk lietā tas, kad tas nav attaisnojums bankai. Ja man datu nav, tad es nevaru aprēķināt. Nē, mums ir jārēķina tas, ko mēs darām. Mēs ņemam nozares vidējo rādītāju, skatāmies, kādā uzņēmums nozarē strādā, piemērojam dažādus rādītājus, koeficientus pret uzņēmumu apgrozījumu, kredīta apjomiem un tā tālāk. Un tādā veidā mēs rēķinām šo finansēto emisiju portfeļu apjomu. Un uz tā mēs liekam virsū mērķus, kas ir varbūt tāda tendence, kad vēl bankas nav sasnieguši varbūt to gatavību no datu esamības viedokļa, lai par pilnīgi visām lietām ļoti publiski teiktu. Jo mēs arī domājam par tādu zaļmaldināšanas faktu. Ja? Tu nevari kaut ko tagad iet un skaļi paziņot, ja tu saproti, ka datu neesamības gadījumā tev ir riski, ka tu kaut kādā brīdī vienkārši nonāc pie pilnīgi cita cipara. Tas neskatīsies smuki. Tāpēc pamazītiņām es domāju, ka mēs varēsim redzēt, ka sektors pēc sektora, jeb nozare pēc nozare šādi mērķi parādīsies tuvāko gadu laikā. Cik daudz jūs izmantojat resursus un ieguldat savu darbinieku kompetenci celšanā, lai varētu objektīvi izvērtēt šādus rādītājus? Jo tomēr tā vides aspektu izvērtēšana, tas ir droši vien jau ne tikai tas, ka tu paskaties nozares vidējo standārtu. Tur tomēr jābūt arī kaut kādai sapratnei mazliet. Jā, tas ir pilnīgi atsevišķs stāsts, ko es arī nepieminēju, ko mēs darām bankām, bet, protams, ka darbinieku izglītošana tas ir arī diezgan daudz. Un, mums ir paveicies, ka SEB bankā mums ir arī mātes uzņēmums, SEB grupa, kā mēs to saucam. Arī ļoti daudz tajā iegulda. Mums ir pieejamas dažādās mācības īpašā platformā darbiniekiem, kuri var to gan skatīties, gan klausīties, gan klikšķināt, un testus kārtot, un certifikātus saņemt, un tā teikt, pašiem priekš sevi atķeksēt, kad es esmu izdarījis. Bet, protams, ka te arī ir, mēs apzināmies, ka ir konkrētas funkcijas, jeb komandas, kuriem ir jāzina vairāk nekā pārējiem, un tad mēs arī sagaidām, kad ir tā minimālā programma, ko darbinieks izdara un iziet šīs apmācības. Un visu laiku parādās arī jauns saturs, un šī tēma nestāv uz vietas. Visgrūtāk parasti runāt par regulātoru prasībām, jeb dažādiem politikas veidotāju prasībām, ko es reizēm saku, tā ir super garlaicīga tēma, par to ir vienmēr grūti stāstīt. Un, tā tas ir. Jā, te ir ļoti grūti atrast super interesantu veidu, lai tas tā aizķer, ka man liekas, man tā gribās dzirdēt par šīm prasībām. Un tas ir tas, ar ko es ikdienā strādāju, un es reizēm smējos, ja ir dienas kārtībā ielikt tur, 3 runātāji. Viens stāstīs par produktiem, otrs stāstīs par datiem, piemēram, un es stāstīšu par regulātoru prasībām. Tas ir boring topiks. Es jau zinu, ka manies neaplaudēs. Ja iziet pārējiem ārā, būs jautājumi, man tur tā īsti nebūs. Bet tas ir darbs, ko tu dari. Tā garoziņa. Garoziņa, tieši tā, jā. Okay. Uzņēmumiem mēs tev gribētu mazliet pārvilināt tagad uz privātpersonām. Droši. Un ir tā modes tendence, tīpaši tādiem jaunākiem cilvēkiem, tagad izvērtēt, vai mana nauda ir ētiskā bankā vai neētiskā bankā. Un arī es cenšos ikdienā satiekoties ar dažādām auditorijām, cilvēkus pamudināt, domāt par šo jautājumu un reizēm paprast, vai jūs esat apskatījušies, cik ētiskā bankā ir jūsu nauda, ja? Cik ētisku banku jūs izmantojat. Un vienmēr tās acis tāds lielas. Kas ir ētiska banka? Kā var saprast, ka mana banka ir ētiska? Kur es vispār par to varu uzzināt? Viņš neko nestāsta. Kāds ir tavs vērtējums? Kas ir ētiska banka? Kas ir tie kritēriji, kas man kā parastam cilvēkam būtu jāskatās, jāizvērtē, ja es ļoti, ļoti vēlos būt ilgtspējīgs gan savā ikdienas darbībā, gan arī, lai mana nauda atrodas tādā ētiskā bankā. Un tā ētiskā banka tāda baigi modernā tēma šobrīd attīstās. Publiski pieejamā informācija. Kuras baigi nav? Tas ir otrs jautājums. Jā, tas arī apliecina to, kā banka uz šīm lietām skatās, vai viņai ir kas konkrēts, ko pateikt par to. Es domāju, ka tai bankai, kura ir pietiekami daudz izdarījusi, būs arī daudz ko pateikt publiski un nekautrēties par to un varbūt paslavēt sevi.
un arī skaidri paust savu nostāju par to, ar kādiem uzņēmuma nozares pārstāvjiem vairāk atvērti sadarboties, ar kuriem mazāk. Tātad mēs šeit runājam par tām banku sektorā, to sauc par sektora politikas. Tātad bankas to ievieš, un mēs varam redzēt, ka ir bankas, kuras skaidri pateikušas, ka, piemēram, tabaka, azartspēles būs tā, vai tur fosilā industrija tur būs vai nu ļoti limitēti, vai pavisam nē. Un tad būs sektori, kur ir ļoti atvērti. Tā ir tāda ļoti skaidra nostāja no bankas, ar ko viņi vispār grib sadarboties. Ilgtspējas ziņojums. Arī ļoti plašs dokuments parasti, bet arī tur ir zināmi standarti, kā viņš ir īpaši tagad būs Corporate Sustainability Reporting Directive. Un te es uzreiz paprasīšu, ja es kā parastais Latvijas iedzīvotājs vēlos iepazīties ar SEB bankas ilgtspējas ziņojumu, es izlasīšu par SEB bankas Latviju? Jā, mēs taisam, tātad mēs esam spēruši soli, kad no vienas puses mēs varam palikt tikai ar mūsu SEB grupas ziņojumu, kur nedaudz par Latviju ir iekļauts iekšā. Bet mums jau kuru gadu pēc kārtas ir savs Latvijas ilgtspējas ziņojums, papildus SEB grupas ziņojumam. Tātad tur būs Latvijas specifiskās lietas. Protams, kad mēs necenšamies izdomāt visu tagad no nulles un jaunu, kaut kur mēs atsaucamies uz grupas ziņojumu, kaut kur arī iekļaujam grupas saturu iekšā, bet cenšamies arī runāt par to, ko Latvijā konkrēti mēs esam izdarījuši un kādi ir mūsu mērķi, sasniegumi un tam līdzīgi. Kas ir tās ētiskās darbības, varbūt, ar kurām tu vari palepoties? No ētiskās darbības, teiksim tā, ja mēs skatāmies no uzņēmējdarbības viedokļa, es domāju, ka tas, ka mēs esam skaidri pauduši, ar ko mēs gribam strādāt, ar ko negribam. Mēs esam skaidri definējuši mērķus. Mēs arī skaidri par šiem mērķiem atskaitamies savos ilgtspējas ziņojumos. Un mēs par šīm lietām runājam, arī savas CO2 pēdas un viss tam līdzīgas lietas. Un tad tā otra, arī pārvaldības modelis. Mēs šodien maz pieskaramies pārvaldības modelim, bet īstenībā tā ir ļoti svarīga lieta, kad arī uzņēmumam ir jābūt skaidri saliktam pa plauktiņiem, kā tad es to ilgtspēju pārvaldu, kurš tad par ko atbildu, un vai tas sākās ar valdes līmeni, vai tas sākās kaut kur valda -2, un valda par to nezina. Tātad par šīm lietām mēs varam runāt. Īstenībā tā ir tāda higienas lieta, ko es saku, sakārtot savu virtuvi. Un tad ir tas, ko tu sabiedrības labā dari. Un mēs varam te runāt par entiem piemēriem, kur SEB banka gan uzņēmējdarbību atbalsta, dažādas grantu programmas ir, skolēnus izglītojam, mentorējam, entie dažādi piemēri. Un, sapsit, Latvijā unikālā lieta ir šis ilgtspējas indeks, kas ir, jā, un arī tur SEB banka ir ar visaugstāko novērtējumu. Man liekas, bija pagājuši gadu 4 uzņēmumi, kas bija saņēmuši šo platīnu. Un tad mēs vai platīns vai dimants tagad sajūkam, bet augstākā. Platīns laikam labāk nekā dimants, jā, vai otrādāk. Man liekas, ka dimanti, tomēr meitenēm jau tie dimanti. Jā, laikam varbūt dimanti, jā. Bet arī tas ir tāds foršs novērtējums no malas, kur tu redzi, kad arī Latvijas mērogā starp uzņēmumiem tu esi izdarījis tādu labu mājas darbu un visu salicis kopā. Un, tā kā jā, īstenībā ļoti daudz mums ir dienas kārtībā diezgan aktīva šī tēma jau bijusi gadiem. Tas nav tā, kad Viktors atnāca uz banku un parādījās ilgtspēju. Nebūtu, nē, tur ir cepuri nost maniem kolēģiem pirms tam. Un tas, kas notika varbūt bankā 3 gadus atpakaļ, kad tika ieviesta atsevišķa komanda un atsevišķi atbildīgi cilvēki katras valsts mērogā un arī Baltijā ar savu sadalījumu, kas par ko atbild. Jo mēs sapratām, ka tu vairāk nevari tā. Tur 1 vai 2 cilvēku sastāvā Baltijas līmenī to tā kā pieskatīt un koordinēt. Bet tas vienkārši nestrādā. Un tāpēc arī mans aicinājums īpaši lieliem uzņēmumiem padomāt, kurš tad par to atbild. Jo īstenībā nekas laikam nav sliktāks, kā par to atbild visi, bet neviens konkrēts. Vajag būt vienam konkrētam, kas par to atbild, vai vismaz mazai cilvēku grupiņai, kura redz, ka tas ir viņa dienas kārtībā, un viņš šos jautājumus paceļ augšā un virza pārējos, un tad tās lietas arī notiekās pilnīgi citādā līmenī. Tas ir dikti svarīgi. Mazam vidējam uzņēmumam iespējams tas varētu būt bišķiņ savādāk. Viņiem nav tik liela hierarhija, viņiem nav tik daudz cilvēku. Bet kas ir tās lietas, varbūt, kur tu aicinātu cilvēkus neuzķerties? Uz kādiem paziņojumiem, uz kādiem aspektiem, kur tu saskati, šis te ir labi skan, bet tā ir tāda tīra zaļmaldināšana.
tā nav ētiska banka, ja viņi tā saka? Es reizēm mēdzu teikt, ka runāt par ilgtspēju vajag ar segumu. Segums, manuprāt, ir fakti un dati. Un, manuprāt, ir jābūt vismaz dažiem cipariem. Vismaz dažiem cipariem. Jo ir jābūt cipariem, tāpēc, ka ap cipariem tu vari runāt par mērķiem. Tu vari parādīt, ko no cipara viedokļa tu esi uzlabojis, skatoties pret iepriekšējo periodu vai skatoties uz priekšu. Un šiem faktiem ir jābūt, jo es jau šodien pieminēju, ka mēs esam kopumā tā tirgu skatāmies. 4-5 gadi atpakaļ mēs varējām par ilgspēju. Tas bija tāds seksīgs vārds, piedod. Jā. Tas bija tā forši par to runāt. Tas bija mārketings, būsim tik ilgspējīgi. Pirms tam visi runāja par inovācijām, un ja tev nav vārds inovācija iekšā tavā stratēģijā vai kur tur vēl, tad tu esi vienkārši nopietni, tev nav inovācija. Tad vēlāk bija ilgtspēja, par to runāja. Parasti bija mārketinga un komunikācija, cilvēka atbildība bija par ilgtspēju runāt, un tad bija skaisti, kas par to skaistāk pateiks. Bet jautājums ir segums. Tur bija apakšā segums vai nē. Un es teiktu, 90% nē. Tas bija vienkārši tā, ka mēs esam ilgspējīgi. Saprotiet, kā gribat, mēs esam ilgspējīgi. Tagad tas ir tā, ka tas vairāk neiet cauri patiesībā ar tādiem, es pat atļaušos teikt, tādiem skaistiem saukļiem, kur nav apakšā nekāda seguma. Uzņēmums var iebraukt otrā grāvī. Mēs varam sākt runāt par zaļmaldināšanu, mēs varam sākt runāt par to sentimentu, kas veidojās, vispār to priekšstatu par to uzņēmumu, ka tur tāda tukša runa, tur nav nekāda seguma. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi tomēr atrast tās, 3 vai 5 lietas, kuras mēs varam konkrēti mērīt, konkrēti pateikt, ar faktiem pamatot, un ap to savu stāstu arī veidot. Un tas ir tas, ko tam patērētājam būtu vieglāk pamanīt. Protams, ka vienmēr būs veids, jādomā par to veidu, kā tu to aiznes. Un tu man varētu pajautāt, super sarežģīti jautājumi, kā patērētājs var novērtēt no veikala plauktiem paņemot, kas ir ilgspējīgs, kas nav. Tas ir sarežģīti vēl joprojām. Tas tā vienkārši ir, jā, bet es domāju, ka tur situācija uzlabojās. Tā kā, jā, tur vēl daudz darāmā ir, bet ir forši redzēt, ka īpaši jaunā paudze. Tur nav jautājumu par to, vai viņi redz to kā svarīgu tēmu. Nemaldos, 3/4 saka jā. Tas viņam pirmais kritērijs, mums neizsvariet tev. Nav. Jā, un tad mēs varam runāt par cenu, vai tas maksā dārgāk. Nevienmēr, bet jā, tas varētu maksāt arī dārgāk, bet mēs nerunājam par 2 dārgāk. Un vai cilvēks ir gatavs maksāt par to? Jaunā paudze saka jā. Un varbūt cita paudze vēl par to domā. Varbūt mums vēl ir tādas reģionālās atšķirības, jā, un cilvēku maksātspēja. Bet es domāju, ka lielos vilcienos tas tāds mīts ir, jā, ka viss, kas ir ilgspējis, vienmēr viss būs dārgāk. Jā, atsevišķas lietas būs dārgākas, bet ne viss. Klau, mums laiks vienkārši kūst. Vienkārši kūst. Un man vēl ir tik daudz jautājumu padomā, un tik daudz tēmas vēl paliek aizkarā, kas ir laba ziņa, kas ne tikai nozīmē to, ka iespējams turpinājums sekos, ja vien tu teiksi jā. Es tev jau tagad saku jā, man patīk. Super. Bet šodienai es tev pavaicāšu vēl tikai pēdējo jautājumu. Kas ir tavi iedvesmas avoti ilgtspējas jomā? Kas ir tavs benchmarks? Kas ir tavi avoti, kur tu smēlies iedvesmu ilgtspējas jomā, un kur tas gatavs padalīties? Tu domā lasīšana? Vienalga, materiāli. Vai tas ir brands, vai tas ir kāds avots, vai tā ir kāda grāmata, vai tas kāds uzziņas avots. Bet kas ir tas, kur tu ej smelties iedvesmu, idejas, vīziju, ka tu negribi nogrimt datos? Tas iesākums būs ļoti neinteresants ar savu atbildi, jo man nav tāda viena grāmata, ko pateikt, ka šo noteikti izlasat, vai viens uzņēmums, kam es teiktu, ka šis ir tas, kam es sekoju. Man laikam ir paveicies, ka laika gaitā ir izveidojušies tādi resursi, kuri man paši izlec ārā. Pieņemsim, tur ir Bloomberg apkopojumi, ir vēl citādi apkopojumi. Tur ir tā forši īsais kopsavilkums, par ko ir tēma. Tu vari noķert jau to bildi, ko stāsts grozās tur, Ķīnā vai Amerikā vai Eiropā vai kur. Un tad jau tu pats
kaut kā selektīvi skaties, ko tu vairāk lasi un kur tu vairāk pievērsi uzmanību. Protams, ka ir tādas pašam interesējošās tēmas arī, kurām patīk pasakot līdzi, kas vienmēr tur bijis. Man, piemēram, patīk ļoti vējš. Jā, tātad atjaunojamais energoresurss. Es jau no laika gala esmu par to interesējies. Man vienkārši tas liekas super. Kādam elektrovāģi tur patīk, kam nepatīk. Man patīk, es arī braucu ar tādu. Es arī redzu, kas tagad notiekās, un tur ir dažādi viedokļi. Bet es būšu no tiem cilvēkiem, kurš teiks, ka tas ir tā kā nereklamēja preci, bet paņem iPhone. Un, ja tu sāk lietot iPhone, tas ir tavs telefons, tev būs grūti pārslēgties atpakaļ. Ar elektrovāģi ir tas pats. Tur tomēr ir cita braukšana, cita dinamika. Es attiecīgi par to tēmu arī sekoju līdzi, interesējos, kā tas attīstās globāli. Ja? Tā kā man nebūs tāda viena interesanta atbilde, ko pateikt, bet tas, ko es viennozīmīgi varu pateikt, ka par ilgtspēju ir tik daudz resursu pieejami dažādos formātos. Kam patīk klausīties, ir superīgi kopsavilkumi. Kam patīk skatīties, arī rentie materiāli. Kam lasīt arī tas, ko es parasti iesaku, nedarīt. Neņemat regulu un nesākat regulu. Jums paliks neinteresanti pirmajā. Tas ir pēdējais. Ja gribu uzzināt par jauno ziņošanas direktīvu, sāc ar kopsavilkumu. Vienkārši paskaties mazos kopsavilkumus, palasi 5-10 minūtes tavu laika vai kāds video, noskaties, 45 minūtes, lai ir kāds varbūt tur prezentācija vai kas. Saproti to lielos vilcienos un tikai tad lasi. Un īstenībā pirms to lasi, es pat ieliktu vēl vienu posmu iekšā. Noskaties to kopsavilkumu, paņem kādu ilgtspējas ziņojumu izlasi. Tu sapratīsi, par ko tā drēbe ir, kas tas gala rezultāts, un tikai tad tu vari palasīt to regulu. Jo regulu lasīt ir reizēm grūti un neinteresanti. Un vēl latviešu valodā? Nevienmēr. Bet īstenībā latviešu valodā, bet nav īstenībā tik slikti. Latviešu valodā, nē. Tā es neapgalvošu. Es reizēm arī izlasu latviešu valodā. Paldies tev liels šodien par sarunu. Mīļo uzņēmēji, man liekas, ka tu saprati vienalga, vai tu esi liels vai tu esi mazs. Banka klauvēs pie tavām durvīm, ja tu klauvēs pie bankas durvīm un prasīs tavu pēdu un tavu ietekmi, cik tā ir liela, cik tā ir pozitīva, cik tā ir negatīva. Un es iesaku visiem paskatīties FNA mājaslapā, iepazīties ar šo ļoti vienkārši saprotamu un ērti lietojamu Excel tabulu, jo tur ir forši dropdowni jau ar atbildēm, visi padomāts par to, lai jums būtu ērti. Un paskatīties, kas te jums ir uzņēmumā un kas jums nav. Un skaidrs viens, no ilgtspējas nekur neaizbēgs, liels vai mazs. Tā ir. Paldies! Paldies, ka uzaicināji! Paldies, ka biji kopā ar mums! Klausies podcastu Spotify un Apple podcasts platformās. Savukārt, ja tavam uzņēmumam ir nepieciešams palīdzēt noorientēties ilgtspējas jautājumos un izstrādāt ilgtspējas stratēģiju, sazināmies www.ziemeļmeita.com.